Nu, jūsuprāt, nekas nav provokācija. No Nacionālās apvienības puses ar kaut kas var būt provokācija. Nu, varbūt. Nu, tā bija iestāties par valsts valodu, atsaucoties uz aizstāvēt latviešu valodu. Tas ir viens jautājums. Bet aizliegt runāt cilvēkiem krievu valodas sabiedrības. Man ir tagad pilnīgi vienalga uz jūsu viedokli. Es saku, kad jūs aizstāvēt latviešu valodu, tas ir viens jautājums. Bet aizliegt citu jautājumu, piemēram, ka manu dzimtu valodu, krievu valodu sabiedrisks vietas, es nevarēšu ar savu bērnu runāt savā dzimtā valodā? Viens likums, viena kārtība visiem, un arī valsts valoda ir viena visiem pilsoņiem. Ko darīsim ar indiešiem? Angļu valodu runāsim ar viņiem. Nē, Tad aizliegsim pilnīgi visu valodu. Labi, bet ieviesīsim skaidrību. Neviens Saeimā nepiedāvāja aizliegt privātajā dzīvē kādu valodu. Nu, nevajag arī šādu propagandu izplatīt. Jūs izlasījāt to lēmumu projektu, Rēvits kungs, jūs izlasījāt viņu? Veikalēs varēšu runāt, ja tomēr turpināsies šitais te teātris. Tur jau tā lieta, ka Saeimā balso pa papīriem, kurus nelas. Mums ir dažādi prokrieviskajām partijām nav nekāds piedāvāt. Jūs uzsēžaties tikai uz valodas jautājumu. Tas ir viss, ko jūs spējat. Latvijas pilsoņiem, bet jā, mums dzimta valoda ir krievu valoda. Patīk jums tas vai ne? Tas ir jūsu dzimtā valoda nav jāienes Saeimas telpā. Tā nav jāienes jūsu Saeimas telpā. Un mums daļā no sabiedrība ir dzimta valoda, krievu valoda. Es varu runāt ar savu vēlētājiem krievu valodu, ne tikai latviešu valodu. Mēs maisaimniecības paradumus